Cienījamie klausītāji, es esmu Tatjana Koncevaja, es vadu arī PricewaterhouseCoopers transfercenu nodaļu. Ir liels prieks, ka esat pievienojušies mūsu šobrīd vispieprasītākajam webināram nozīmīgi transfercenu grozījumi. Tiešām ir saprotams, kāpēc šis webinārs ir tik pieprasīts, jo pēdējo reizi nozīmīgi grozījumi transfercenu regulējumā mums bija tikai 2018. gadā, kad tika ieviests vietējais un globālās transfercenu dokumentācijas koncepts. Un jau 8 gadus mēs jau 8 gadus dzīvojam bez īpašām izmaiņām transfercenu regulējumā. Un šo 8 gadu laikā arī valsts ieņēmuma dienests ir nonācis pie secinājuma, ka tomēr kaut kas ir jāmaina, jo tā transfercenu dokumentācija, ko tas saņem katru gadu no nodokļu maksātājiem, ir diezgan grūti apstrādāmā. Un prasa manuālu pārbaudi no valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, un valsts ieņēmuma dienestam nav tik liels kapacitātes, lai to visu apstrādātu. Līdz ar to valsts ieņēmuma dienas jau kādu laiku strādāja pie jauna risinājumā, kas no vienas puses ļautu saņemt plašāku informāciju par transfercenām un arī kontrolētiem darījumiem, kas ir saistīto pušu darījumi, tad kontrolētie darījumi. Un šī informācija valsts ieņēmuma dienestam ir nepieciešama kontrolētā, struktūrētā veidā, ko būtu iespējams apstrādāt automātiski un vienlaicīgi samazinot arī nodokļu maksātāju administratīvo slogu, kas ir saistīts ar transfercenu dokumentācijas ikgadēju iesniegšanu. Un tieši šāds risinājums tika ņemts arī par pamatu transfercenu prasību izmaiņām, par kuru mēs šodien arī jums stāstīsim. Papildu tam apskatīsim arī Eiropas Savienības un Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas vēsmas par transfercenu pamatošanas atvieglojumiem un pievērsīsim uzmanību arī iekšgrupas finansēšanas darījumu aktualitāti. Kopā ar mani ar savām zināšanām šodien ar jums dalīsies arī mani izcili kolēģi no transfercenu komandas Zane un Andis. Aicinām jūs būt aktīviem un droši iesaistīties ar mums diskusijās, uzdodot jautājumus čatiņā. Ja pietiks laika, centīsimies atbildēt uz jautājumiem arī webināra laikā, bet ja ne, noteikti arī apkoposim jautājumus un nosūtīsim arī rakstiskas atbildes pēc webināra. Gadījumā, ja vēlaties apspriest savu jautājumu individuāli ar mums vai arī detalizētāk izrunāt jūsu pienākumus, gatavot transfercenu analīzes un varbūt arī mūsu iespējamu palīdzību šajā jautājumā, tad esam sagatavojuši jums īpašu iespēju pierakstīties pie mums uz individuālo bezmaksas 1 stundas konsultāciju, mārketinga saziņu, ar kādu no mūsu transfercenu speciālistiem. Pieraksts ir ļoti vienkāršs. Uz ekrāna jūs redzat QR kodu un arī linku, kuru mani kolēģi laikam jau ievietoja arī čatiņā. Un nospiežot šo linku, jūs uzreiz varat izvēlēties sev piemērotu dienu un laiku. Jau pieejami laiki tur uzreiz ir pieejami. Un varat izvēlēties arī kādu konkrētu speciālistu no mums, ar kuru gribētos parunāt, vai arī pierakstīties pie jebkura no mums. Pieejamie laiki automātiski atjaunosies, tiklīdz būs aizņemti. Tā kā, jā, pieraksts ir tiešām vienkārši, tieši tāpat kā varat pierakstīties pie ārsta, varat pierakstīties arī pie mums, un mēs noteikti izārstēsim jūsu transfercenes. Bet tagad pārējām pie pirmās tēmas, kas ir kā transfercenu regulējuma izmaiņas ietekmēs jūsu pienākumu, lai pamatotu transfercenes. Un sākumā atgādināšu par normatīvajiem aktiem, kas Latvijā regulē transfercenu prasības. Tātad mums ir 2 likumi un 2 ministru kabineta noteikumi. Pirmkārt, tas ir likums par nodokļiem un nodevām, kas sniedz saistīto pušu definīciju, nosaka transfercenu dokumentācijas un iepriekšējas vienošanas noteikumus. Ir uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, kas nosaka UIN maksātāju pienākumu ievērot tirgus cenas principu.
un ministru kabineta noteikumi, kas apraksta transfercenu analīzes metodes un transfercenu dokumentācijas un arī iepriekšējas vienošanās līguma obligāti ietverāmā informācija. Nu, un šobrīd šie verenīgie grozījumi mums ir likumā par nodokļiem un nodevām 15.2 pantam, kas nosaka transfercenu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības. Jau kopš 18. gada transfercenu dokumentācija mums sastāvēja no 4 dokumentiem. Pirmkārt, tas ir startautiskas uzņēmuma grupas pārskats par katru valsti, ko gatavo tikai ļoti lielas startautiskas grupas, kuru konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 miljonus eiro. To gatavo parasti mātes uzņēmumi. Tad mums ir globāla un vietēja dokumentācija, par kuru mēs šodien detalizētāk stāstīsim. Ir arī tāds atvasinājums no vietējas dokumentācijas vienkāršota dokumentācija, kurā jādokumentē zemes pievienotas vērtības pakalpojumi. Un tagad ar šīm jaunām izmaiņām, sākot ar šo gadu, transfercenu dokumentācijas tvērums ir paplašināts jau uz 5 dokumentiem, un papildu jau 4 nosauktiem tiek ieviests arī jauns kontrolēto darījumu pārskats. Kā arī ir izmaiņas, kas skar globālas un vietējas dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības. Izmaiņas jau stājas spēkā ar šī gada 1. janvārī un ir attiecināmi uz to finanšu gadu, kas sākas 2025. gadā. Tātad, ja jūsu finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu, tad šīs jaunās izmaiņas jau attiecās uz iepriekšējo finanšu gadu. Savukārt, ja finanšu gads ir nobīdīts, pieņemsim no 1. jūlija līdz 30. jūnijam, tad jaunie grozījumi attiecās uz to gadu, kas šobrīd vēl iet, kas sākas pagājušajā gada 1. jūlijā un beigsies šogad 30. jūnijā. Lai saprastu, kādu dokumentāciju jums būtu jāgatavo un kad ir jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam, sākumā jums ir jāsaprot, ar ko tiek veikts darījums. Tātad, kādi jums ir darījuma partneri? Un pirmais darījuma partneris, par kuru ir jāpadomā, saprotot jūsu pienākumu gatavot transfercenu dokumentāciju vai arī jaunu pārskatu, ir saistīts ārvalstu uzņēmums, tātad nerezidents. Un šeit definīciju par saistītām pusēm precīzi jūs varat paskatīties likumā par nodokļiem un nodevām 1. pantā, bet šeit mēs runājam par tiešo vai netiešo līdzdalību, kas pārsniedz 20%. Tad tas skaitīsies saistīts ārvalstu uzņēmums. Otrais darījuma partneris, kuram jāpievērš uzmanība, ir saistītas fiziskas personas. Un šeit mēs runājam pirmkārt par uzņēmuma īpašniekiem, tiešiem vai netiešiem, kam pieder vairāk kā 50% no uzņēmuma kapitāla daļām. Un arī valdes locekļiem vai valdes priekšsēdētājiem, kuriem ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi. Tātad tiem, kuriem ir izšķiroša ietekme uz uzņēmuma darbību. Ja, mums ir bijuši arī pirms webināra vairāki jautājumi, vai darījumi ar fiziskām personām ir nepieciešams analizēt un dokumentēt. Tad, ja ir izšķiroša ietekme vai arī līdzdalība, tad jā. Tad ir jāskatās tālāk kontrolēto darījumu summu. Un trešais darījuma partneris, par kuru ir jāgatavo iespējams transfercenu dokumentācija, ir zemo nodokļu vai beznodokļu valsts rezidenti. Un šeit mēs vairs nerunājam par saistību, tad tie varētu būt pilnīgi nesaistītie uzņēmumi, bet ja ir reģistrēti kādā no šīm valstīm, tad jums uzreiz automātiski rodas pienākums analizēt arī šos darījumus, jo tie automātiski tiek pielīdzināti saistīto pušu darījumu. Un šeit jāatcerās, ka nesen šo valsts sarakstā tika iekļauta arī Krievija, līdz ar to, ja kāds joprojām vēl veids darījumus ar šīs valsts rezidentiem, arī nesaistītiem, tie automātiski tiek pielīdzināti saistīto pušu darījumiem. Tātad šeit uzreiz pievēršam uzmanību, kā globālas un vietējas dokumentācijas un arī kontrolēto darījumu pārskatā sagatavošanas prasības neatiecās uz rezidentu darījumiem. Tātad 2 saistītiem Latvijas uzņēmumiem. Tiem joprojām ir jāievēro tirgus cenas princips,
bet noteiktas formas dokumentācija regulāri bez atsevišķa valsts ieņēmuma dienesta pieprasījuma nav pienākuma gatavot. Tas pats attiecās arī uz rezidentiem, kas atrodas speciālajās ekonomiskajās zonās. Ja tie ir Latvijas rezidenti, tad globāla un vietēja dokumentācija un kontrolēto darījumu pārskats nav jāgatavo bez atsevišķa valsts ieņēmuma dienesta pieprasījumā, bet ir jāievēro tirgus cenas princips. Kad esam sapratuši, kādi mums ir darījuma partneri, mums ir jāsaskaita mūsu pārstāvētā uzņēmuma konkrēta gada, tātad par visu gadu, kontrolēto darījumu summa. Lai noteiktu transfercenu dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības, mēs skaitām kopā visus darījumus ar tiem partneriem numur 1, 2 un 3, tātad ārvalstu uzņēmumu saistītie, fiziskās personas un offshore zonas. Un šeit mēs atceramies arī par visiem darījumiem, ko mēs veicam ar saistītām pusēm. Tad tas varētu būt preču pārdošana, pirkšana, pakalpojumi, aizdevumi. Arī neaizmirstam par izmaksu kompensācijām. Ja pat tas ir izrakstītas bez uzcenojuma piemērošanas. Tad jebkurš rēķins, kas ir izrakstīts saistītai personai vai ir saņemts no saistītas personas, tas ir kontrolēts darījums, kuru ir jāiekļauj šajā aprēķinā un par kuru ir nepieciešams veikt transfercenu analīzi. Piemēram, ja mēs esam iepirkuši preces no saistīta uzņēmuma 100 000 eiro apmērā, esam snieguši pakalpojumu par 200 000, esam veikuši maksājumus par nemateriālo aktīvu 15 000, saņemam aizdevumu no saistītas personas 2 miljoni un aprēķinājam procentus 1500, tad visus šos darījumus skaitam kopā. Ja, tad 100 plus 200 plus 15 plus 2 miljoni plus 1500. Un kopā mums kontrolēto darījumu summa šajā gadījumā ir 2 miljoni 316 500 eiro. Un tagad, kad esam saskaitījuši kontrolēto darījumu summu, varam saprast, vai uz mums attiecas transfercenu dokumentācijas prasības un arī kādas ir šīs prasības. Sāksim ar globālo dokumentāciju, jo tā skar mazāku uzņēmumu daļu. Sākot ar 25. finanšu gadu, globālā dokumentācija ir jāgatavo tikai tad, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedz 20 miljonus eiro. Šī dokumentācija ir jāsagatavo 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, bet nav uzreiz jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestā. Ir jāiesniedz tikai pēc valsts ieņēmuma dienesta pieprasījuma 30 dienu laikā. Šis ir būtisks atvieglojums nodokļu maksātājiem, jo iepriekš globālā dokumentācija bija jāgatavo sākot ar 5 miljoniem un jāiesniedz noteiktajos gadījumos arī valsts ieņēmuma dienestam katru gadu. Tagad šī prasība ir atcelta, jāiesniedz tikai pēc pieprasījuma. Tālāk vietēja dokumentācija. Šī dokumentācija ir obligāti jāgatavo, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedz tikai 250 000 eiro. Slieksnis ir ļoti zems salīdzinot ar globālo dokumentāciju, bet šeit īstenībā nekas nemainījās, jo arī saskaņā ar iepriekšējām prasībām vietēja dokumentācija arī bija jāgatavo sākot ar 250 000 eiro. Atšķirība ir dokumentācijas iesniegšanas prasības. Ja iepriekš, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedza 5 miljonus, bija obligāti arī jāiesniedz vietēja dokumentācija, tad tagad tā ir tikai jāsagatavo un jāiesniedz pēc pieprasījuma 30 dienu laikā. Nākamais dokuments ir šīs jauns transfercenu dokumentācijas dokuments, kontrolēto darījumu pārskats. Un atkal šeit tas pats rēķinām kontrolēto darījumu summu ar tiem partneriem numur 1, 2, 3, ārvalstu uzņēmums, fiziskā persona offshore zonas. Un, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedz 250 000 eiro, tad arī šīs kontrolēto darījumu pārskats ir jāgatavo. Un atšķirībā no vietējas dokumentācijas šis pārskats arī obligāti jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam katru gadu
12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Tātad, ja jūsu finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu, tad par iepriekšējo gadu jums šis pārskats jāsagatavo jau un jāiesniedz vide līdz šī gada 31. decembrim. Un šeit arī slēpjas jauna regulējuma galvenā būtība. Jūs nevarēsiet aizpildīt šo pārskatu, ja nebūsiet sagatavojuši vietēju transfercenu dokumentāciju. Jo jaunajā pārskatā būs jāiekļauj katra kontrolētā darījuma transfercenu analīze tāds kā kopsavilkums. Un transfercenu analīze ir tā, kas tiek veikta sagatavojot tieši vietēju dokumentāciju, kas nosaka darījumu tirgus cenas un salīdzina ar piemērotajiem transfercenām. Tāpēc arī slieksnis gan vietēja dokumentācija, gan arī šim pārskatam ir vienāds. Nu, paskatīsimies, kā tas jauns pārskats izskatās un kāda informācija tur ir jāiekļauj. Sākumā norāda mūsu pārstāvēta uzņēmuma datus, tālāk grupējam kontrolētos darījumus pēc darījuma partneriem, spiešam pievienot darījumu partneri un norādam arī datus par konkrēto partneri, tad nosaukumu, adresi un tā tālāk, un tad arī visus darījumus, kas tiek veikti ar šo partneri. Lai būtu pārskatāmāk, iekļāvam visus datus, kas ir jāuzrāda par darījumiem tabuliņas veidā. Sākumā mēs norādām darījuma veidu. Tur visur ir izvēles lauki, preces, pakalpojumi, finanšu darījumi, pamatlīdzekļi. Atsevišķi ir arī izdalīti zemes pievienotas vērtības pakalpojumi un ir arī citi darījumi, kas nav minēti iepriekš. Tad darījuma virziens sniegts vai saņemts, tad, ja esam pārdevuši preci, tad sniegts, ja esam pirkuši preci, tad saņemts. Tad nākamais ir darījuma summa. Tad izvēlētā transfercenu metode, ar kuru jūs analizējat šo konkrēto darījumu. Nākamais ir salīdzināmu datu avots, tie varētu būt vai nu iekšēji vai ārēji dati. Ja tie ir dati no kādas datu bāzes, pieņemsim TP Catalyst vai Lursofts vai Latvijas bankas dati vai birža, tad tie būtu ārējie dati, bet ja gadījumā jūs analizējat un salīdzināt savu peļņu darījumos ar saistītiem un nesaistītiem uzņēmumiem, vai arī, pieņemsim, pārdevat pamatlīdzekļus pēc grāmatvedības vērtības, tad tie būtu jūsu iekšēji finanšu dati. Nākamais ir darījuma testējama puse. Tad gadījumā, ja jūs pārbaudat kāda uzņēmuma peļņu, tad jums ir jānorāda, kurš ir tas uzņēmums, kuru jūs pārbaudat. Jūsu uzņēmums vai arī jūsu darījuma partneris. Tālāk ir izvēlēts tirgus cenas indikators, un tas ir finanšu radītājs, kuru jūs analizējat. Tad, ja tā ir peļņa, tad tā varētu būt peļņas norma vai arī tīras peļņas uzcenojums. Gadījumā, ja jūs analizējat cenas darījumos, tad attiecīgi tā būtu cena, un šeit var izvēlēties atsevišķi, vai tā ir cena naudas vērtība, vai pieņemsim cena procentu likmē, kas varētu būt finanšu darījumos. Nākamais ir tirgus cenas intervāls, tad no jūsu salīdzināmo datu atlases. Ja tas ir intervāls, tad norādām no līdz. Attiecīgi, un ja tā ir kāda konkrēta vērtība, kā pieņemsim zemes pievienotas vērtības pakalpojumiem ir 1 punkts, kas ir tirgus līmeņa uzcenojums 5%, tad norādām to kā 1 punktu. Un pēdējais ir mūsu dati, mūsu piemērota cena kontrolētajā darījumā, kura ir izteikta atkal vai nu kā procents, vai nu arī kā naudas vērtība. Tiem uzņēmumiem, kas iepriekš nesaskarās ar transfercenu analīzi, droši vien šeit ir daudz kas nesaprotams, tāpēc es teicu, ka šo pārskatu nebūs iespējams aizpildīt, nesagatavojot transfercenu dokumentāciju, neveicot transfercenu analīzi. Tie, kas līdz šim negatavoja transfercenu dokumentācijas, jo nebija obligāti jāiesniedz, iesakam sākt to gatavot par 25. gadu pēc iespējas ātrāk, tiklīdz būs skaidri
tie darījuma apjomi un daudz maz salikts gada pārskats, pat ja vēl nav auditēts, jo, kā redzat, veikt analīze, kas ļaus aizpildīt šo pārskatu, nebūs vienkārši un ātri un noteikti neatstāja to uz novembri, decembri. Un tad ātri paskatāmies uz citām izmaiņām, kas ir jaunajos grozījumos. Ir būtisks atvieglojums attiecībā uz ikgadēju transfercenu dokumentācijas atjaunošanu. Ja jūsu uzņēmuma biznesā nekas nav būtiski mainījies, dokumentācijas aprakstošas daļas var pārskatīt un atjaunot reizi 3 gados. Tātad, ja ir veikta dokumentācija par 24. gadu, tad par 25. un 26. jūs varat atjaunot tikai kontrolēto darījumu summas, veiktu saņemtus maksājumus un salīdzināmības analīzi, transfercenas un tirgus cenas, kuras jūs arī iekļausiet kontrolēto darījumu pārskatā. Savukārt jau par 27. gadu atkal pārskatat un atjaunojat visu dokumentāciju. Un tad vēl būtiski grozījumi ir attiecībā uz valodu. Šie grozījumi gan bija jau pieņemti pagājušā gada sākumā. Attiecībā uz vietējas dokumentācijas valodu, to var tagad gatavot tāpat kā arī globālo dokumentāciju vai nu latviešu vai arī angļu valodā. Ir mainīts būtiska darījuma slieksnis, palielinās no 20 000 uz 90 000 eiro. Tātad šeit, kad mēs rēķinām kontrolēto darījumu summu, lai saprastu, vai mums vispār ir jāgatavo dokumentācija un arī pārskats, mēs ņemam visus darījumus ar tiem 3 darījumu partneriem, neskatoties uz katra kontrolētā darījuma kopēju summu. Ja pat tā ir 10 eiro, mēs visu skaitam kopā. Tiklīdz mēs sapratam, ka mūsu kopējā summa pārsniedz 250 000, tad jau mēs skatāmies katru darījuma veidu pa gadu atsevišķi. Un, ja tas darījuma veids pa gadu pārsniedz 90 000 eiro, tad šis darījums ir jāanalizē un jāiekļauj arī kontrolētajā pārskatā. Ja nepārsniedz 90 000, tad mēs to neanalizējam un nekur neiekļaujam. Un arī beidzot ir būtiskas atvieglojums salīdzināma datu atlašu sagatavošanā, kas ir benchmarking stādī angliski, un mūsu likums ir beidzot saskaņots ar SAO prasībām, un ja situācija tirgu nav būtiski mainījusies, salīdzināma datu atlases var gatavot reizi 3 gados. 2 gadu laikā starp to var atjaunot tikai jau iepriekš akceptēto uzņēmumu finanšu datus. Tā ir tā saucamā roll forward pieeja. Tātad, ja esat gatavojuši benchmarku par 24. gadu, par 25. un 26. gadu varat veikt šo roll forward pieeju un 27. gadā atkal jaunu atlasi. Tas par teorētiskām izmaiņām ir viss. Tālāk Zane pastāstīs par praktiskām niansēm, kurām jāpievērš uzmanība. Jā, es redzu, ka ir ļoti daudz arī jautājumi ir ienākuši, bet tā kā mums laiks iet uz priekšu, mēs tad mēģināsim apkopot jautājumus un atbildēt uz tiem beigās. Jā, paldies, Taņa. Sveiki visiem. Es ceru, ka mani dzird. Patiesi novērtēju iespēju ar jums tikties. Mani sauc Zane. Un jau 10 gadus es PVC transfercenu komandā ikdienā nodarbojos ar viediem risinājumiem transfercenu labirintos. Un pirms pievienoties PVC komandai, vairāk 18 gadus es strādāju valsts ieņēmuma dienestā, pamatā veicot nodokļu auditus un arī tostarp transfercenu auditus. Un jo tāpēc es tagad piesaku nākamo tēmu – prakse transfercenu pamatošanā. Iesākumam, kā preambulu, ievadaļā īsi statistika, jo īsi interesanti fakti par transfercenām. Tātad, pēc pēdējiem publicētajiem datiem, attiecīgi pa gadiem, vietējā transfercenu dokumentācija valsts ieņēmuma dienestā ir iesniegta 23. gadā no 516 nodokļu maksātājiem, atšķirīgi nedaudz mazāk 2022. gadā 505.
domāju, ka tas ir ļoti liels salīdzinošs skaits priekš Latvijas nodokļu maksātājiem. Tātad jūs redzat, cik daudz nodokļu maksātāji veids darījums ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem. Stipri zemāks skaits ir globālā transfercenu dokumentācija, bet arī tomēr ievērojams virs 100 nodokļu maksātāju. Jo īsi, cik aktīvs tad ir bijis valsts ieņēmuma dienests? 22, 24 gadi. Ir pieņemti 3 lēmumi par transfercenu dokumentācijas iesniegšanas būtiskiem pārkāpumiem. Proti, tātad vai tā nav iesniegta laikā, vai tā nesatur noteikts formas informāciju, un attiecīgi valsts ieņēmuma dienests ir iekasējis administratīvo sodu 250 000 eiro. Lemjiet paši, cik tas ir aktīva nodokļu administrācijas uzraudzība, cik neaktīva. Tālāk pāriesim, un es šodien savu īso prezentāciju varu nominēt tādās 3 tēmās, jo īsi. Pienākumi, tiesības un aktīva darbība. Un tagad par visu pēc kārtas. Tātad ir skaidrs, ka nodokļu maksātājiem ir pienākumi transfercenu pamatošanā, un tie ir norādīti likumā par nodokļiem nodevām vairāk kā 3 pantos, un tad šodien uzskaitīt visu, un visu, kas attiecās uz transfercenām, nav iespējams. Es šodien pieturēšos un norādīšu 3 galvenos pienākumus. Un pirmais – NACE kods. Jūsu ievērībai līdz 1. janvārim, es atvainojos 1. maijam, nodokļu maksātājiem ir jāziņo par savu pamatdarbības veidu elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja tas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mainījies. Ko es gribu teikt? Tā nav formalitāte. Deklarēšana NACE koda izraisa tālajošas praktiskās sekas. Vispirms, jūsu NACE kods parādā un iekļauj jūs nodokļu maksātāju reitingu sistēmā, ko tātad uztur, jeb kā mēs to saucam, spidometrā, un līdz ar to valsts ieņēmuma dienests, skatoties ar šo NACE kodu, salīdzina jūs ar salīdzināmiem tātad konkurentiem un vērtē jūsu finanšu rezultātus. Arī kontrolēto darījumu pārskats, par kuru iepriekš pieminēja mana kolēģe Taņa, noteikti tiks vērtēts arī atbilstoši NACE koda kritērijam, kādā nozarē tad jūs darbojaties. Un līdz ar to, manuprāt, NACE kodam ir jābūt deklarētam atbilstoši reālajai situācijai, un jāatspoguļo nodokļu maksātāja piederība konkrētai nozarei un tieši darbības jomai. Un vēl kas ir svarīgi, ziniet, no 1. janvāra 2025. gada statistikas salīdzināmības uzlabošanai ir pāriets uz NACE 2.1 redakciju, tātad ir jauna redakcija, un droši vien esat pamanījuši, ka Lusoftā ir notikusi automātiska pāreja uz jauniem NACE kodiem, tā kā tas ir arī svarīgi, pārbaudiet, vai viss ir migrējis pareizi. Un ieskatam šī prezentācijas slaidā, jūs redzat linku uz vietni, kura var apskatīties jaunās redakcijas struktūru un skaidrojošās piezīmes. Ejam tālāk. Kā otrs būtisks pienākums, noteikti neaizmirstam deklarēt finanšu informāciju attiecībā uz transferu cenām pārskata gada pēdējā mēneša uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā. Ko tas nozīmē? Tātad, ja jūsu pārstāvētiem uzņēmumam ir bijuši kontrolētie darījumi pārskata gadā, tad pārskata gada pēdējā mēneša uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā informatīvās rindās 651
un 652 nodokļu maksātājs norāda visus ieņēmumus un izdevumus vienā summā par veiktiem darījumiem. Ar nerezidentiem, tātad redzat 651 rinda, ar rezidentiem 652 rinda. Tātad rezidenti, vietējie Latvijas nodokļu maksātāji, saistītas personas vai nodokļu maksātājs ar saistītu fizisku personu. Latvijas nodokļu maksātāju rezidentu. Protams, kad svarīgi ir atzīmēt, ka saistītas personas var vienoties par dažādiem nosacījumiem darījumus, tostarp arī par darījumu cenu, bet aprēķinot uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātājiem ir jāievēro tirgus cenas princips. Un, ja nodokļu maksātājs konstatē iztrūkumu, tātad izsaka spriedumu, ka kontrolētajā darījumā nav gūti atbilstoši tirgus cenai ienākumi vai ir radušās lielākas izmaksas salīdzinot ar tirgus cenu, tad nodokļu maksātājiem arī pēdējā mēneša deklarācijā ir pienākums 6,5 rindā paziņot par šo te transferu cenu starpību, un koriģēt, veikt tātad transferu cenu kompensējošo korekciju tikai uzņēmuma ienākuma nodokļu vajadzībām. Ja korekcija 6,5 rindā nav veikta, tātad uzņēmums apliecina, ka darījums ar saistīto personu, rezidentu vai nerezidentu ir veikts atbilstoši tirgus cenai. Un kā trešo būtisko pienākumu es šodien minēšu lietu, kas attiecās uz transferu cenu tvērumu tieši iekšzemes kontrolētajiem darījumiem. Tātad par darījumiem, kas veikti starp Latvijas uzņēmumiem saistītām personām rezidentiem. Kā jau jūs dzirdējāt, mana kolēģe Taņa teica, transferu cenu dokumentācija par šiem darījumiem nav jāgatavo. Jaunais kontrolēto darījumu pārskats nebūs jāiesniedz, bet, kā es tikko teicu, UIM deklarācijas 12. mēneša ir atvērtas un tur ir jādeklarē darījumi arī par veiktajiem saistīto personu rezidentu darījumiem. Ko, ja godīgi, ikdienā esam novērojuši nodokļu maksātāji bieži piemirst. Ko es gribu teikt? Protams, kad arī iekšzemes saistīto personu darījumi kontrolētie var nest zināmu risku attiecībā uz UIM saistību izpildi, un līdz ar to mēs ieteiktu proaktīvu rīcību, tātad veikt preventīvus pasākumus un izstrādāt atsevišķus dokumentus, kas nav transfercenu dokumentācija, ne vietējā, ne globālā. Nosauciet šo dokumentu, kā gribat. Sagatavojiet A4 lapu. Galvenais, lai jūs norādat informāciju par rezidentu darījumu, par faktiem, par to, kā transferu cena tika noteikta, kādi tika izmantoti avoti darījuma slēgšanas brīdī, un no ikdienā novērotājs var arī pateikt, šie dokumenti bieži nodara kā pirms šķietams pierādījums ne tikai transferu cenu pārbaudēji, UIM vajadzībai, bet arī kā defense files, piemēram, PVN priekšnodokļu pārbaudēs darījumiem, tātad, kas notiek starp saistītām personām, rezidentiem. Pāriesim uz nākamo bloku. Tātad šie bija 3 galvenie pienākumi, par kuriem es gribēju jūs informēt, tālāk, jo īsi par nodokļu maksātāju tiesībām. Iesakam nodokļu maksātājiem izmantot arī tiesības, nevis tikai pildīt pienākumus, un proti attiecībā uz transferu cenu vērtēšanu un pamatošanu nodokļu maksātājiem šodien norādījuši 3 galvenās tiesības. Iespēja iesniegt, noslēgt iepriekšēju vienošanos ar valsts ieņēmumu dienestu. Tātad, ja nodokļu maksātājs veids darījums ar saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, tad pat katru darījumu veidu
par kuru jūs vēlaties, jūs varat slēgt šo iepriekšēju vienošanos, jeb angliski Advance Price Agreement, un šī vienošanās vienoties par transfercenas atbilstību tirgus cenai 5 gadus atpakaļ un 5 gadus uz priekšu. Maksas pakalpojums, nedārgs, nav dārgākais Eiropā, bet dziļš un drošs miegs garantēts. Nākamā tiesība, par ko noteikti ir, jo īsi jāpasaka, nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt par konkrēto gadījumu viedokli, un, ja tas ir labvēlīgs, tad arī uzziņu pieprasīt. Nelasiet visas uzziņas un viedokļus tikai Vida mājaslapā un nedomājiet, mums ir līdzīgs gadījums. Kā Vids saka, katra gadījuma fakti un apstākļi ir atšķirīgi, tāpēc lūgt viedokļi vai uzziņas pieprasījumi ir vērts katrā konkrētā individuālā gadījumā. Un trešā piezīme, ko es gribētu šodien pastāstīt par tiesību iesniegt nodokļu maksātājiem deklarācijas labojumu. Tātad jūs varat precizēt deklarāciju UN attiecībā uz transfercenām 6.5 rindā 5 gadus, jo transfercenu pārbaude nodokļu maksātājiem no Vida puses un arī transfercenu korekcija nodokļu maksātājiem šajā rindā ir atvērta 5 gadus. Tā, piemēram, 22. gadā tika veikts saistīto pušu darījumi, iesniedzāt deklarāciju 12. mēneša 23. gada janvārī, un no šī laika skaitat 5 gadus, kad ir atvērta deklarācija un kad valsts ieņēmuma dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par transfercenu korekcijām. Vēl svarīga lieta, ka transfercenu korekcijas var veikt ar vai bez nokavējuma naudām, jo īsi. Ja jūs konstatējat jaunus faktus un korekciju transfercenu deklarācijā veicat līdz gada pārskata iesniegšanai, tad nokavējuma nauda automātiski netiek aprēķināta. Jo īpašs stāsts ir arī par nokavējuma naudām un to samazinājumu, jeb zaļo koridori, kas ir jaunums. Tātad valsts ieņēmuma dienests kontrolas procesā veic transfercenu korekciju un nodokļu administrācija ir pienākums samazināt nokavējuma naudu. Bet ko es gribu ļoti noteikti uzsvērt, ka bieži vien nodokļu maksātāji saņem informācijas pieprasījums no valsts ieņēmuma dienesta, iesniedziet šādu informāciju. Atcerieties, šis ir tikai informācijas vākšanas, ievākšanas process, tas nav oficiāls kontrols process, un ja šī procesa laikā jūs veiksiet transfercenu korekciju, nokavējuma naudu neviens nevar samazināt. Pāriesim uz nākamo slaidi, un, kā jau es teicu, tātad trešā tēma, ieteicamie preventīvie un korektīvie pasākumi, jeb aktīva jūsu darbība transfercenu risku mazināšanai. Ļoti īsi. Ko mēs esam ikdienā novērojuši attiecībā uz vietējo transfercenu dokumentāciju un tajā norādāmo informāciju? Tātad, likumdošana nosaka, ka nodokļu maksātājiem vietējā transfercenu dokumentācijā ir jānorāda fiziskas personas, kurām sniedz pārskatus. Atcerieties, šīs ir fiziskas personas, kurām tātad jūs sniedzat pārskatus vai ik ceturkšņa atskaits arī grupā, un nodokļu administrācija var vērsties pie šīm fiziskām personām ar konkrētiem precizējošiem jautājumiem par darbību vai par darījumiem. Un mēs esam redzējuši, ka izpratni par darījumu krasi atšķirās grupas atbildīgām personām, kā jūs paši par to domājat. Nākamā lieta, kam pievēršam uzmanību, galvenie konkurenti. Tie nav vienkārši jānosauc. Paskatieties viņu finanšu rezultātus attiecīgā pārskata gadā un salīdziniet ar savu rentabilitāti. Vēl svarīga lieta - salīdzināmības analīzē. Parasti grupās tiek veiktas šīs tirgus atlases un izmantoti 3 gadi.
Valsts ieņēmuma dienests ir to jau arī likumdošanā iestrādājis, ja ir izmantoti 3 gadi, rakstiet, kāpēc izmantojat vairāk kā pēdējo pieejamo informāciju. Un, ja šī pēdējā salīdzināmā gada dati būs stipri atšķirīgi no 3 gadu vidējā, ticiet man, valsts ieņēmuma dienests pieturēsies pie vēlamāka rezultāta. Svarīgi arī zināt, ka ir atšķirības jau Baltijas valstu ietvaros par tirgus diapazonu. Latvijā nodokļu maksātāji var meklēt tirgu un salīdzināt tirgu pieejamās cenas vai uzcenojumu no minimālās līdz maksimālai vērtībai. Atšķirība no, piemēram, Lietuvas, kur ir atļauts tikai starp kvartiļu intervāls. Vēl viena svarīga lieta – Berija koeficients. Domāju, ka lielākā daļa nav dzirdējusi, kas tas par tādu brīnumu. Kā mana kolēģe Taņa teica, tad norādam kontrolēto darījumu pārskatā izmantoto metodi, bet metode var arī būt Berija koeficients. Un šis Berija koeficients jau bieži nodar situācijās, kad nodokļu maksātāji veic darījumus vienas piegādes ķēdes ietvaros, tātad pērk no saistītiem uzņēmumiem, sortē un tālāk pārdot citiem grupas uzņēmumiem. Tātad jūs saprotiet, abas iegādes un piegādes cenas ir kontrolēti darījumi, un tad nodar šis te Berija koeficients. Jo īsi gada korekciju rēķini. Tas ir kā pārsteigums bieži vien uzņēmiem Latvijā, kad gada beigās tiek saņemti šie te pārsteiguma rēķini, pamatā izdevums palielinošie, un ko tad man ar to darīt? Šeit ir jāatcerās, ko grupas uzņēmums koriģē. Darījuma cenu, konkrētu invoisu, konkrētu preci vai vienkārši savu rentabilitāti. Svarīgs ieteikums. Vispirms obligāti paredzēt šādu gada korekciju rēķinu esību un iespējamību līgumā. Varu pateikt, ka ir ļoti atšķirīgi ieraksti grāmatvedības reģistros, kā kurš uzņēmums vērtē šo darījumu ekonomisko būtību. Un šeit es gribu norādīt, ka mēs, PVC un citi arī Latvijas darbīgākie transfercenu konsultanti jau 2. gadu piedalās apaļā galda diskusijās ar valsts ieņēmuma dienestu. Jā, mums Latvijā ir šāda privilēģija, mums VIC ir konsultatīva arī iestāde, un šī gada 1. ceturksnī ir paredzēta kārtējā plānotā tikšanās, kurā tostarp dienas kārtībā ir šis te būtiskais gada korekciju rēķins. Noteikti informēsim par redzējumu un kāds tad ir panākts vienotais viedoklis vidam un konsultantiem. Ļoti īsi. Ieteikumi mājas darbam. Pirmkārt, veiciet mājas darbu un pārskatiet darījumu juridisko formu un tās atbilstību ekonomiskai būtībai, jo bieži vien nodokļu maksātāji šo svarīgo lietu nepārskata. Tātad, svarīgi zināt, ka rakstiska darījuma līguma esība Latvijā nav obligāta. Tomēr, ja līgums tiek slēgts, tad pirmais jautājums pavisam vienkārši uzdodiet, vai jūsu pārstāvētais uzņēmums slēgt šādus līgumiskos nosacījumus, tostarp par cenu, ja šis darījums notiktu ar nesaistītu personu. Otrs ieteikums, kā man viens klients teica, mums ir dinozauru laika līgumi. Nu, lūk, šajos dinozauru laika līgumos bieži vien ir paredzētas darbības, kuras sen vairs netiek pildītas, un rēķini tiek izrakstīti pilnīgi par citiem, kā saka, pakalpojumiem. Kas vēl ir ļoti svarīgi, bieži vien ne tikai līgums, bet arī rēķini nesatur svarīgo rekvizītu paraksts. Ir tiesu lieta, kur puse viena nav parakstījusi rēķinu un līgumu, un līdz ar to tiesa uzskata, ka šis darījums vispār nav stājies spēkā.
Vēl viena svarīga lieta - pierādīšanas nastas, jeb attaisnojuma dokumentu esība. Šeit, ko es gribu pateikt, ka gan likums, grāmatvedības likums, gan likums par nodokļiem un nodevām nosaka prasību uzglabāt attaisnojuma dokumentus līdz dienai, kad tie ir nepieciešami, lai izpildītu prasību par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību. Ja tas nozīmē, ka dokumenti ir jāglabā vairāk par 5 gadiem, it sevišķi attiecībā, piemēram, uz tādiem transfercenu darījumiem, kas ir būtiski vai rada augstu riska pakāpi. Un vēl ir svarīgi, ka arī tiesu prakse atbalsta vidu pieeju, ka valsts ieņēmuma dienests nevar veikt transfercenu korekciju vai vairāk kā 5 gadus atpakaļ, bet prasīt attaisnojumu dokumentus ir visas tiesības darījuma izsekojamībai. Vēl viena svarīga lieta - gada pārskata paskaidrojošās piezīmes. Kā mēs zinām, šis tātad gada pārskats ir viens no svarīgākajiem dokumentiem nodokļu maksātāju komunikācijai ar valsts ieņēmuma dienestu. Un līdz ar to iesakam gada pārskata atsevišķās paskaidrojošās piezīmēs norādīt būtisku informāciju par finanšu rezultātiem attiecīgajā gadā. Piemēram, uzņēmumam pārskata gadā ir zaudējumi, iespējams, tie ir jau vēsturiski, un nodokļu maksātājs gada pārskata vadības ziņojumā vienā sirsnīgā teikumā gadu no gada raksta teikumu: uzņēmuma zaudējums plānots sekt no nākamo gada peļņas. Diezgan cerīgi, vai ne? Tomēr, manuprāt, nav pārliecības, ka ar šo plānu un šādu daļrunīgo piezīmi gada pārskatos nodokļu maksātājs spēs pārdot vidam zaudējumu iemeslu. Tāpēc rakstiet, pārdomājiet, paskaidrojušas piezīmes. Un beidzamais, kādi tad ir jo īsi ieteikumi kontrolas procesā? Pats svarīgākais un visuniversālākā atslēga prasmīgai komunikācijai ar vidi ir jebkuru jautājumu risināšanā un saziņā ar vidi, tātad līdzdarbošanās princips. Vēl viena lieta, ja nodokļu administrācija lūdz iesniegt kādu paskaidrojumu vai informāciju, un jūs nevarat paspēt norādītajā termiņā, jums ir visas tiesības lūgt pagarināt termiņu. Ierēdnis to var darīt līdz 30 dienām. Noteikti ieteicams ikviena paskaidrojuma beigās būtu norādīta informācija vidam, ka, ja gadījumā ir nepieciešams sniegt vēl detalizētus skaidrojumus, lūdzu norādiet. Un vēl svarīgi, netaupiet kādus paskaidrojumus vai attaisnojumu dokumentus tiesai, jo tiesa izmanto tikai kontrolas procesā sniegto informāciju. Un vēl beidzamā svarīga lieta no manīm, tātad nodokļu maksātājiem ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un lūgt nokopēt datus. Tātad kontrolas procesa ietvaros jums ir tiesības iet uz vidi, kopēt lietā esošos citu darījumu partneri, piemēram, paskaidrojums, un tad tos visus izvērtēt. Tas ir to vērts. Un tas no manas puses viss. Es ceru, ka mēs būsim pēc šīs saziņas informētāki, drošāki, un arī valsts ieņēmuma dienests restartēsies un pārkvalificēsies kā konsultatīvā iestāde, bet kā Vits pats saka, vienlaicīgi nodokļu maksātāji atcerieties, valsts ieņēmuma dienests nekad nebūs kā spā. Paldies! Dod vārdu Taņai. Jā, paldies, Zane. Un tagad ļoti īsi par Eiropas Savienības un Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas ietekmi uz transfercenu pamatošanu.
Jā, ne tikai mūsu valsts ieņēmuma dienas, bet arī Eiropas Savienība un SAO domā par to, kā atvieglot uzņēmumiem transfercenu noteikšanu un kā radīt lielāku noteiktību to piemērošanā. Šodien jau vairākas reizes esam pieminējuši zemās pievienotas vērtības pakalpojumus. Un ļoti īsi atgādināšu, kas tie tādi ir un kāpēc ir svarīgi par tiem atcerēties. Šie pakalpojumi ir tā saucamā drošības zona, ar jau noteikto tirgus līmeņa cenu piemērošanas metodoloģiju, kas nāk no Eiropas Savienības un arī SAO, un jau kādu laiku tas arī ir ieviest mūsu Latvijas likumdošanā. Tātad, lai noteiktu zemes pievienotas vērtības pakalpojumu tirgus cenu, nav jāveic sarežģīta transfercenu analīze un nav jāmeklē salīdzināmie dati. Tas viss jau ir noteikts, tikai pareizi jāpiemēro. Šī drošības zona attiecas uz pakalpojumiem, kuriem ir atbalsta raksturs. Tad pakalpojumu sniedzējs neuzņemās kaut kādus būtiskus riskus un arī kaut kādus būtiskus nemateriālos aktīvus. Tātad uz slaida jūs varat redzēt arī piemērus, kādi pakalpojumi parasti netiek uzskatīti par zemās pievienotas vērtības, kā pētniecības attīstības, ražošanas, pārdošanas, finanšu pakalpojumi un tā tālāk. Tātad tie visi būtu ar augstāko pievienoto vērtību un tiem vajadzētu gatavot atsevišķu transfercenu analīzi. Savukārt, ja jums ir tādi pakalpojumi, kā pieņemsim grāmatvedības pakalpojumi, atbalsta saistītam uzņēmumam, kaut kādi vispārēji administratīvie pakalpojumi, varbūt nesarežģītie atbalsta IT pakalpojumi, kas nav noteikti programmēšana vai kaut kas tāds sarežģīts, juridiskie HR pakalpojumi, tad personāla vadības pakalpojumi vai kādi citi atbalsta pakalpojumi. Tad, lai noteiktu šādu pakalpojumu tirgus cenu, jums ir tikai jāaprēķina visas ar pakalpojumu saistītas izmaksas, tātad darbinieku algas, nodokļi, biroja izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, un jāpiemēro šīm izmaksām 5% uzcenojums. Un viss. Būtisks atvieglojums šeit ir tāds, ka šie 5% nav jāpamato ar tirgus datiem. Tas jau pēc līguma tiek uzskatīts par tirgus cenu. Un vispār, ja jums rodas šaubas par to, kādu cenu piemērot pakalpojumu darījumam ar saistīto uzņēmumu, noteikti nerēķināt tikai izmaksas. Ja piemēram, jūs iznomājat kādu darbinieku saistītam uzņēmumam, bieži vien mēs redzam, ka izraksta rēķinu tikai par algas izmaksām un attiecīgiem nodokļiem. Jā. Tas var rādīt jums transfercenu risku. Tātad, ja šī nav kaut kāda trešo pušu izmaksu kompensācija, tad noteikti par jebkuru pakalpojumu aprēķināt visas izmaksas un visdrošāk būtu piemērot 5% uzcenojumu, jo to visbiežāk var arī pamatot ar salīdzināmu datu atlasi gadījumā, ja to nevarēs pielīdzināt zemes pievienotas vērtības pakalpojumiem, bet ja varēs pielīdzināt, tad vispār nekāda analīze nebūs jāveic, un jūs jau droši zināt, ka 5% ir tirgus līmeņa uzcenojums. Līdzīgi arī šiem zemes pievienotas vērtības pakalpojumiem Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācija nāca klajā arī ar priekšlikumu atvieglot transfercenu noteikšanu arī zema riska vairumtirgotājiem, kas pērk preces no saistītiem uzņēmumiem un pārdod tālāk nesaistītiem klientiem, kur transfercenas ir pārbaudītas, analizējot vairumtirgotāju gūto peļņas normu. SAO piedāvā tieši tāpat kā ar zemes pievienotas vērtības pakalpojumiem nofiksēt šo te vairumtirgotāju tirgus līmeņā peļņas normu. Šeit gan nav viena vērtība, te SAO nāca klājā ar veselu matricu, kur tirgus līmeņa peļņas normās svārstās no 0,5% līdz 5,5%, bet tur jūs varat izvēlēties konkrētu jūsu uzņēmumam piemēroto vienu
peļņas normu atkarībā no nozares, kurās strādā uzņēmums, kā arī aktīvu un operacionālu izmaksu attiecības pret apgrozījumu. Tur ir diezgan vienkāršas formulas un var ātri noteikt, kurš procents tieši attiecas uz jūsu uzņēmumu. Tomēr šeit jāņem vērā, ka pagaidām šīs izmaksas nav iestrādātas Latvijas normatīvajos aktos un arī transfercenu vadlīnijās. Līdz ar to šo pieeju piemērot pagaidām nevar. Gaidām tālāko rīdzību un ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijas, Eiropas Savienības un arī Latvijas likumdevēja. Jā, un tagad pēdējā tēmā Andis pastāstīs par aktuālām iekšgrupas finansēšanas darījumiem. Jā, paldies, Taņam, un man ir liels prieks, ka tik kuplā skaitā esat pievienojušies mūsu webināram, mēs to ļoti novērtējam. Un tā kā jau mans kolēģis Zāne un Taņa pastāstīja visu aktuālo par grozījumiem transfercenu regulējumā, tālāk turpināšu mūsu prezentāciju ar visu aktuālo, kas saistīts ar finansēšanas darījumiem. Jo, kā mēs zinām, finansēšanas darījumi ir viena no visplašāk redzamajiem darījumiem saistīto personu starpā. Sagatavojot transfercenu dokumentāciju aizdevumu darījumiem, ir jāievēro likumi par nodokļiem nodevām, ministra kabineta noteikumu 677 un 802 prasības. Tomēr vērtīgu informāciju var arī iegūt no valsts ieņēmuma dienesta metodiskā materiāla, kur jau, kā es redzēju, bijāt pievienojuši arī komentāros šajā prezentācijā. Par šo metodisko materiālu arī pastāstīšu šodien vairāk. Bet viena no būtiskākajām atziņām, kas ir šajā metodiskajā materiālā, ir saistīta ar valsts ieņēmuma dienesta traktējumu aizdevumu darījumam. Proti, saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta vidu metodisko materiālu un neoficiālās saziņas laikā sniegto informāciju, visi finansēšanas darījumi ir uzskatāmi par aizdevumu darījumiem. Vai tas būtu ilgtermiņa, īstermiņa aizdevums, kredītlīnija, grupas konts, visi šie darījumi ir uzskatāmi par aizdevumiem un attiecīgi tiem ir jāskato atbilstoša salīdzināmības analīze transfercenu dokumentācijā, kā piemēram depozīti, jeb noguldījumi grupas kontā nav uzskatām par depozītiem, un attiecīgi tiem būtu jāizmanto arī salīdzināma aizdevuma procentu likmes, lai pamatotu to atbilstību tirgus cenu principam. Papildus šajā vidu metodiskajā materiālā ir sniegta cita būtiska informācija, kā piemēram, kā noteikt kontrolēta darījuma summu saistīto pušu finansēšanas darījumos. Un tieši par šo tēmu tad jau tālāk pastāstīšu mūsu slaidos. Pirmais, varbūt ir visvienkāršākais scenārijs. Ja uzņēmums pārskata gadā ir izsniedzis aizdevumu saistītam uzņēmumam, tad, lai noteikti, kāda ir aizdevuma darījuma vērtība pārskata gadā, ir nepieciešams saskaitīt aizdevumu pamatsummu, pieskaitot procentus. Un tad šī mums būs aizdevuma darījuma vērtība. Tomēr ir arī situācijas, kad, piemēram, aizdevums ir ticis izsniegts iepriekšējā gadā. Piemēram, 2024. gadā uzņēmums ir izsniedzis aizdevumu saistītam uzņēmumam, un 2025. gadā nav notikušas izmaiņas aizdevuma darījuma līgumā, pamatsumma nav papildus izsniegta, un šādā gadījumā, kā kontrolēto darījuma summa, aizdevumam būs tikai aprēķinātie procenti. Vienīgi būtiski norādīt, ka šādā situācijā transfercenu dokumentācijā par 2025. gadu mēs vienmēr rekomendējam iekļaut vai nu iepriekšējā gadā veikto analīzi, kas ietver funkciju un funkcionālo analīzi un salīdzināmības analīzi, vai arī iekļaut atsauci uz 2024. gada dokumentāciju, kur tad ir analizēta un pamatota aizdevumam piemērotā procentu likme. Tad nākamais gadījums ir, ja, piemēram, pārskata gadā uzņēmums ir saņēmis aizdevumu bez procentu likmes, tad šādā gadījumā būtu jāatzīmē kā aizdevuma darījuma vērtība tikai saņemtā pamatsumma, kā arī varbūt arī situācijas, ja uzņēmums pārskata gadā ir saņēmis, teiksim, 30. decembrī aizdevumu, bet procenti vēl nav aprēķināti par šo periodu, tad šādā situācijā, kā darījuma vērtība, būs uzskatām tikai aizdevuma pamatsumma.
Uz kredītlīnijām un grupas konta darījumiem attiecās īpaši pieeja un kontrolētā darījuma summa ir nepieciešams aprēķināt, izmantojot noteiktu formulu, kā tā ir skaidrota valsts ieņēmuma dienesta metodiskajā materiālā. Pirmkārt, lai noteikti kontrolētā darījuma summu, ir nepieciešams noteikt, kāds ir bijis saldo uz gada sākumu, proti uz 2025. gada 1. janvāra, kāds ir bijis atlikums. Tad šai te summai otrkārt ir jāpieskaita pārskata periodā saņemtās summas, atmaksātās summas ir jāatņem, un tad vēl ir jāpieskaita pārskata periodā aprēķinātie procenti. Grupas konta darījumā var būt arī situācijas, kad pārskata gadā ir saņemtas un aizdotas summas grupas konta līderim. Šādā gadījumā būtu jāpieskaita aprēķināt gan pielīgtie procentu maksājumi, gan arī veiktie procentu ieņēmumi. Kļūda, kur bieži vien mēs esam novērojuši transfercentu dokumentācijās, ir tāda, ka no procentu ieņēmumiem grupas konta darījumiem tiek atņemti procentu izdevumi, attiecīgi samazinot darījumu summu pārskata gadā, kas faktiski ir veidojusies. Vēl ko svarīgi ir pieminēt, ka varbūt arī situācijas, kad starp uzņēmumiem ir noslēgts kredītlīnijas līgums, kas paredz, ka aizņēmējam pārskata periodā nav notikušas izmaiņas, piemēram, aizdevuma darījuma nosacījumos. Un, ja, piemēram, šāda kredītlīnija ir izsniegta 2024. gadā un 2025. gadā nav notikušas būtiska kustība pamatsummā, vai arī vispār nav notikusi kustība pamatsummā, tad arī saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta metodisko materiālu arī šai kredītlīnijai mēs kā kontrolēto darījumu summu varam uzskatīt aprēķinātos procentus par pārskatu gadu, tātad nepieskaitot atlikumu uz gada beigām. Un, lai šo te visus piemērus labāk izprastu, tālāk šajā slaidā iziesim cauri 3 piemēriem. Pieņemsim, ka nodokļu maksātājiem 2025. gadā bija 3 atsevišķi saistīto pušu darījumi. Pirmajā darījumā nodokļu maksātājs bija saņēmis ilgtermiņa aizdevumu, un kur, kā redzams, pamatsumma tika saņemta iepriekšējā gadā, teiksim, 2024. gadā. Savukārt 2025. gadā uzņēmums ir atgriezis pamatsummu 1,5 miljonu eiro vērtībā. Rezultātā 2025. gadā kontrolēto darījumu summa veidos tikai aprēķinātie procenti, kas šajā piemērā ir 600 000 eiro. Otrajā piemērā nodokļu maksātājs bija iesaistījies kredītlīnijas darījumā jau 2024. gadā, kur saldo uz 2025. gada 1. janvāri veidoja 6 miljonus eiro. 2025. gadā nodokļu maksātājs vairākas reizes aizņēmās un arī atgrieza finanšu līdzekļus, gadu noslēdzot ar aizņēmumu 8 miljonu eiro apmērā. Un, lai noteiktu kopējo kontrolēto darījumu summu šim te aizdevuma darījumam, tad mums vēl jāpieskaita būtu aprēķinātie procenti, kas tad kopā veidot 8 miljonus un 400 000 eiro. Pēdējā piemērā ir attēlot līdzīga situācija, kurā nodokļu maksātājs grupas kontā ir 10 miljonu eiro uz 2025. gada sākumu. Pārskata periodā uzņēmums ir aizņēmies papildus 5 miljonus eiro, savukārt atmaksājis gada beigās 15 miljonus eiro, tādējādi pilnībā dzēšot saistības pret grupas sabiedrību. Saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta izstrādāto metodisko materiālu šajā pēdējā piemērā tad kontrolēto darījumu vērtība būs tie 300 000 eiro aprēķinātie procenti. Tālāk pastāstīšu jau detalizētāk par grupas konta darījumiem, kas arī ir viens no tādiem darījumiem, kur mēs ļoti bieži pēdējā laikā novērojam, īstenojot starp saistītām pusēm, pamatā starptautisku grupu uzņēmumu ietvaros. Grupas konts, jeb angliski tā saucamais cash pool, tiek izmantots, lai optimizētu grupā pieejamos brīvos finanšu līdzekļus un mazinātu ārējo finanšu avotu ietekmi. Piemēram, nebūtu jāizņemās tik ļoti no bankām. Bet kā tad darbojās grupas konts? Grupas kontam kopā ir 2 galvenie veidi. Pirmais no tiem ir fiziskais, jeb nulles grupas konts, un otrs grupas konta veids
ir virtuālais grupas konts. Grupas konta ietvaros tā dalībnieki regulāri ieskaita savus brīvos naudas līdzekļus kopējā bankas kontā, ko parasti sauc par master account, pretī saņemot iespēju izmantot tajā esošos līdzekļus. Šis kopējais bankas konts parasti pieder vai nu grupas mātes uzņēmumam, vai arī tam speciāli izveidotam uzņēmumam, ko parasti sauc par treasury, un šos te grupas konta turētājs sauc par grupas konta līderi vai arī pārvaldnieku. Kā jau iepriekš minēju, pastāv divi grupas konta galvenie veidi – fiziskais vai virtuālais grupas konts, un šeit jau pamatā viss ir nosaukumā izskaidrots. Fiziskā grupas konta ietvaros notiek fiziska naudas pārskaitīšana no uzņēmuma bankas konta uz kopējā grupas kontu. Savukārt virtuālā grupas konta ietvaros naudas līdzekļi virtuāli tiek apkopoti vienā kontā un aprēķināti procentu maksājumu vai arī izdevumu konkrētajam uzņēmumam. Galvenās priekšrocības priekš virtuālā grupas konta ir tādas, ka to var izmantot vairākās valūtās, savukārt fiziskajam grupas kontam ir jābūt vienā valūtā, kurā tad norēķinās visi grupas konta dalībnieki. Nu, lūk, tagad, kad mums ir zināma izpratne par grupas konta veidiem, tālāk pastāstīšu par to darījumu veidiem, kas ir pamatā veidojās uzsākot grupas konta darījumu. Grupas konta darījumiem ir kopā 3 darījumi, kurus vajadzētu analizēt transfercenu dokumentācijā. Pirmkārt, naudas līdzekļu noguldīšana grupas kontā, kuru veids grupas konta dalībnieki, kam ir pieejami brīvi naudas līdzekļi. Nākamais darījums ir naudas līdzekļu aizņemšanās no grupas konta, kuru veids grupas konta dalībnieki, kam ir apgrozāmo līdzekļu deficīts. Un visbeidzot, trešais darījuma veids ir naudas līdzekļu pārvaldība, kur parasti veids grupas konta līderis. Un šo te atlīdzību par grupas konta līderu darbībām var tikt noteikta, piemēram, uz cost plus bāzes, pieskaitot tā izmaksām 5% uzcenojumu, ja tas darbojas ar rutīnas funkciju veikšanu, piemēram, uzskaita un aprēķina procentu ieņēmums un izdevums katrai vienībai. Savukārt var tikt piemērots tā saucamais spreads, kas ir starpība starp procentiem, kas veidojās par noguldījumiem un aizdevumiem no grupas konta. Un šo starpību tad patur grupas konta līderis, ja tas uzņemās risku par līdzekļiem, kas tiek noguldīti grupas kontā. Svarīgi norādīt, ka saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta izpratni grupas konta darījumi visi ir uzskatām par aizdevumu darījumiem un attiecīgi noguldījumi nevar tikt analizēti, izmantojot Latvijas bankas mājaslapā pieejamās likmes par depozītiem piemērotajām procentu likmēm. Attiecīgi šis būtu kaut kas tāds, kam noteikti būtu jāpievērš lielāka vērība gadījumā, ja pēc šādas pieejas tiek analizēti darījumi jūsu cash pool ietvaros. Svarīgi arī pieminēt, ka bieži vien grupas konta ietvaros ir piesaistīta arī nesaistīta banka, kas tad arī nosaka grupas konta dalībniekiem procentu likmes gan par depozītiem, gan par aizdevumiem. Un ja šāda situācija ir, tad mēs arī šīs procentu likmes varam izmantot, lai pamatotu grupas konta ietvaros piemērotās procentu likmes. Un šodienas webināru noslēgšu ar pēdējo tēmu, kas ir ex-ante piemērošana aizdevumu darījumos un procentu likmes noteikšanā. Tas, ko mēs esam bieži vien novērojuši, ka aizdevumu darījumos, uzsākot aizdevumu darījumus starp saistītām pusēm, uzņēmuma procentu likmes nosaka balstoties savu iepriekšējo pieredzi par to, kādas procentu likmes vēsturiski ir piemērotas starp saistītām pusēm. Tomēr ņemot vērā, ka tirgus apstākļi bieži vien mainās, it īpaši šī brīža apstākļos, kad Euribor likme staigā, tad vēsturiski piemērotās likmes var būt par mazu vai arī par augstu. Attiecīgi būtu vēlams, kad tiek uzsākts aizdevuma darījums, tiek noteikti procentu likme finansēšanas darījumā, izmantojot tā saucamo ex-ante pieeju. Šī pieeja ļauj mazināt risku, ka noteiktā procentu likme neatbildīs tirgus cenu principam. Un to mēs noteikti rekomendējam darīt katram uzņēmumam, kam ir, teiksim, daudz
saistīto pušu finansēšanas darījumu. Otrakārt, tas, ko mēs iesakām, ir izstrādāt arī transfercenu politiku, ja finansēšanas darījumu grupas ietvaros pārsniedz, teiksim, 10 darījumus. Ja pārsniedz 10 darījumus, izstrādājot finanšu darījumu politiku, jums būs iespēja automātiski noteikt, kādu procentu likmi piemērot saistīto pušu darījumos, bet pirms tam jums būs nepieciešams katru gadu, teiksim, janvāra sākumā, veikt analīzi grupas uzņēmumiem, nosakot katras grupas vienības kredītreitingu un arī potenciāli piemērojamās likmes, balstoties šo te pašu kredītreitingu, aizdevumu darījumu termiņu un citiem nosacījumiem. Mēs PVC esam izstrādājuši arī īpašu rīku, kas šo te procesu praktiski visu automatizē, un ar pāris klikšiem ir iespējams noteikt, kādu procentu likmi ir nepieciešams piemērot saistīto pušu aizdevumu darījumos, tādējādi mazinot risku, ka izvēlētā procentu likme nav atbilstoša tirgus cenu principam. Kā arī tas noteikti atvieglos pēc tam transfercenu dokumentācijas sagatavošanas procesu, jo šīs te procentu likmes un analīzes, kas ir izstrādāta ar transfercenu politikas palīdzību, var tikt iestrādāt arī pašā transfercenu dokumentācijā. Vienīgi būtiski norādīt, ka politiku būtu vēlams atjaunot katru gadu, lai tajā būtu pieejama pati jaunākā informācija gan par grupas vienību kredītreitingu, gan arī par piemērotajām procentu likmēm finanšu tirgu. Šī ir pēdējais slaids no mūsu puses, bet pirms mūsu zvana mēs vēl bijām arī saņēmuši vairākus jautājumus no mūsu webināra apmeklētājiem, un viens no tiem bija saistīts arī par aizdevumu izsniegšanu uzņēmumam, kuru izsniedz fiziska persona. Akcionārs. Šajā gadījumā informācija mums līdz galam nav pieejama, tādā ziņā nav zināms, vai šis ir vienīgais akcionārs uzņēmumā, bet, ja tas ir, piemēram, vairākuma akcionārs, kam pieder vairāk kā 50,01% no uzņēmuma, tad fiziskai personai, kas izsniedz šo te aizdevumu uzņēmumam, šis ir uzskatāms par kontrolētu darījumu, un attiecīgi tas arī būtu jāapraksta transfercenu dokumentācijā, pamatojot piemēroto procentu likmi. Ja tiek piemērot 0% likme, tad noteikti šeit jau pastāv risks. Bet par to, bet ja ir kādi citi jautājumi, tad mēs tiem labprāt šobrīd arī atbildēsim. Vēl vienreiz vēlējos atgādināt, pašā webināra sākumā mana kolēģi Inga pievienoja saiti uz reģistrācijas sistēmu, kur jūs varat pieteikties uz bezmaksas konsultāciju ar jebkuru no mums no transfercenu komandas, un mēs ar lielāko prieku sniegsim atbildes uz visiem no jūsu jautājumiem. Andi, jautājums čatiņā. Jā, es skatos, ļoti aktīvi tiek uzdot jautājumi. Tā, kāpēc otrajā piemērā ir 8.400.000? Jā, šis varbūt ir nedaudz tāds strīdīgāks piemērs, bet, kā ir minēts valsts ieņēmuma dienesta metodiskajā materiālā, ja notiek regulāra kustība kredītlīnijas darījuma ietvaros, tad ir jāsummē kopā visi veiktie saņemtās pamatsummas, jāatņem atmaksātā pamatsumma un jāpieskaita aprēķinātie procenti. Bet, ja mēs vēlamies traktēt to nedaudz savādāk, tad teorētiski mēs arī varētu skatīties uz papildus saņemto summu, kas ir 4 miljoni šajā te kontrolētā darījuma ietvaros plus aprēķinātie procenti. Bet šis te aprēķins tīri izriet no valsts ieņēmuma dienesta metodiskajā materiālā minētā piemēra. Tāpēc arī ir 8.400.000. Jā, paldies, Andis, un paldies visiem dalībniekiem un aktīviem cilvēkiem, kas uzdevā mums tik daudz jautājumus. Mēs centamies iespēju robežās atbildēt uz jautājumiem rakstiski čatiņā, bet noteikti apkoposim arī, paskatīsimies, ja ir palikuši kādi jautājumi, uz kuriem mēs nepaspējam atbildēt, tad
apkoposim un nosūtīsim rakstiski tiem, kas piedalījās šajā webinārā. Paldies jums liels, paldies par aplaudēm un paldies par jūsu dalību.